katru gadu tiek iecelts godā kāds vai nu augs, vai dzīvnieks, vai sēne. Latvijas mikologu biedrība ir izvēlējusies vēdekļa sārtāju. Nu, lūk, šī teiksmainā sēne, kas nebūtu visur atrodama, ir šogad iecelta godā. To sēni pirmo reizi atrada kāda maza meitenīte. Meitenītei bija tikai 2 gadi. Meldra Rudzīte pirmā atrada. Tagad meitenīte jau ir izaugusi pavisam liela. Ar ko tad tā sēne ir tik īpaša? Pirmkārt, tādam parastam sēņotājam noteikti liksies, ka tā ir ļoti, ļoti skaista sēne. Viņa ļoti reti sastopama un aug tikai uz gobām un uz vīksnām, uz vecas koksnes. Līdz šim ir atrasta Gaujas Nacionālajā parkā, Aizkraukles purva salā. Vai tad viņa arī ir ēdama? Šī sēne nav ēdama, bet indīga arī viņa nav. Vienkārši neēdama skaista sēne. Šī sēne auga gan citur Eiropā, gan Ziemeļamerikā, bet visur reti sastopama. Pirmo reizi ir atrasta 7. novembrī. Tā kā vēl visas iespējas šo sēni dabā atrast, un tagad paskatīties, cik viņa ir skaista un cik viņa ir koša. Šā gada gliemezis ir sarkanais kājgliemezis, kurš Latvijā ir rets, un viņš ir tikai vienu reizi vienā vietā atrasts, Embūtē. Man viņš nav ievākts, un es viņu pat neesmu redzējis. Man jāsaka tā, speciālists viņu ir ievācis un apkopojis datus par šo gliemezi. Ļoti bieži viņš ir sarkans, bet viņš var būt arī pelēks un pat melns. Un arī lielumā ir līdz apmēram 10 centimetriem. Tas ir apmēram tāds. Viņš ir sastopams vairākās valstīs Eiropā un samērā rets. Var teikt, ka viņš tā kā ienācējis Latvijā pēdējos gados. Viņš ir ienācējis un viņš nav arī aizsargājams. Šāds ārzemju gliemezis neviens mums ir zināmas problēmas jau gan ar šiem te melngalvas, kas ir diezgan agresīvi un ļoti daudz ko noēd dārzos. Gan vēl tas lielais Spānijas kājgliemezis Latvijā ir konstatēts, kas ir ļoti kaitīgs lauksaimniecībai. Šis sarkanais kājgliemezis izskatās, ka tas tik stipri nevairojas, un viņš vispār vēl Latvijā ir ļoti, ļoti maz redzēts. Tas arī tāpēc droši vien ir izvirzīts, lai varētu savākt vairāk informācijas par viņu stāvokli Latvijā, cik viņš varbūt kurā vietā vēl atrodams. Tas vispār katrā gadījumā šāda izvirzīšana veicina to visu šo daudzo kājgliemežu salīdzināšanu un noteikšanu, jo mums viņu izplatība ir diezgan vāja apzināta. Kas tas tāds par brīnumu? Agrāk viņu uzskatīja par augu, bet kopš 1875. gadā, kad viņi papētīja, konstatēja, ka viņš tomēr ir dzīvnieks. Visi dzīvnieki kustās, bet viņš nekustās. Kā tad tā nekustās, bet ir dzīvnieks? Viņš kustās, tik viņš sastāv no mazām kustīgām šūniņām. Bet viņas tik mazas, ka mēs neredzam. Un viņš ir zaļš piedevām. Viņš ir zaļš, zina, kāpēc? Tāpēc, ka viņam iekšā ķermenī ir ūdensaugi. Atsevišķas šūniņas ir, un tāpēc viņš ir zaļš. Visiem augiem vajag gaismu, vai ne? Un tikai tad viņi zaļi ir. Un ja sūklis ir kaut kur dziļi ūdenī, viņš ir pelēks. Viņam nav tie ūdensaugi iekšā. Visi augi ražo barības vielas, un galvenā barības viela ir glikoze. Un ciete. Respektīvi, sūklis barojas ar to cieti, to, ko augi saražo. Un tāpat laikā augam ir labi, jo viņam ir kur dzīvot, dzīves vietiņa, istaba viņa mājas ir. Stāvošu ūdenī viņš aug kā zariņi un tekošā ūdenī uz akmeņiem tā kā paklājiņš tāds ir. Mums ir tikai 5 sūkļu sugas. Un šis te krūmsūklis, tas ir visbiežāk sastopamais un viņš praktiski visur ir. Viņi iesūc ūdeni savā ķermenī, kurš duļķains, un izlaiž ārā tīru ūdeni. Un tās duļķis, tās viņš apēd. Un tas nozīmē, ka viņš nodarbojas ar ūdens attīrīšanu. Sūkļi, viņi ir daudz vecāki par cilvēkiem. Viņi ir vieni no pirmajiem dzīvniekiem, kādi vispār uz pasaules bija.
gada simbols ir meža vizbulis, un tautā viņu pazīst arī ar nosaukumu Daugavas vizbulis. Šis augs ir diezgan rets. Daugavas vizbulis ir ierakstīts sarkanajā grāmatā. Ja gribas redzēt šos vizbuļus, es varu ieteikt jūnija sākumā doties ceļojumā uz Jēkabpils pusi. Tikai jābrauc ir pa Daugavas otru krastu. Gar seci. Jā, tur atliek tikai doties pa ceļu, kurš tagad ir skaisti nosveltēts, un abās pusēs pavarās ļoti lielas un plašas Daugavas vizbuļu pļavas. Tādas lielas platības. Jā. Nu, īstenībā jau pierasts vairāk ir balts redzēt. Zelteni laikam reti, kad ne. Nu, Latvijā pavisam ir 3 dažādas vizbuļu sugas. Ir baltais vizbulis, dzeltenais vizbulis un šis te meža vizbulis. Vai ar šo augu var ārstēt kaut kādas slimības? Nē, ar šo augu nevar ārstēt. Šis augs pieder gundegu dzimtai, un gundegu dzimtā ietilpst ļoti daudz dažādi indīgi augi. Un šis augs nav ārstniecības augs. Tad ir indīgs augs. Jā. Viņš nav ļoti indīgs, bet nedaudz. Kāpēc tad viņš ir kļuvis par gada simbolu, ja viņš ir indīgs? Nu, redzi, mēs augus izvēlamies nevis pēc tā, vai viņi ir indīgi vai nav indīgi, bet vairāk, lai pastāstītu cilvēkiem par to, kādi interesanti augi pie mums aug Latvijā, un lai uzzinātu par šiem augiem kaut ko vairāk. Latvijas gada kukainis, spožā skudra. Kāpēc šo skudru izvēlēja par Latvijas gada skudru? Šī skudra ir īpaša ar to, ka viņa ļoti labi atstaro gaismu, viņa tā kā spīd. Un otrkārt, šo skudru var ļoti viegli novērot uz kokiem, jo viņas veido tādus īpašus veidojumus, kas ir sasmalcināta koksne kopā ar sēni, šāds salipināts, tā kā tāds porēns veidojums. Var teikt, tā kā šūnas koka dobumā, ja? Jā, tā kā koku dobums pilnīgs ar tādām īpašām šūnām. Citu valstu zinātnieki ir izpētījuši, kad aptuveni uz 1000 kvadrātmetriem ir kāds koks ar šo skudru. Piemēram, Rīgā ir Nordeķu parkā, Rīgā ir Ķengragā šīs koks ar šo skudru. Skudras barojās ar dažādiem laputu izdalījumiem, arī var ēst kāpurus un pat var citām skudrām atņemt kūniņas. Gludenā čūska ir visretākā no visām Latvijas čūskām. Ja ar zelti vai odzi mēs varam satikties diezgan bieži, tad gludeno čūsku, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku nebūs redzējuši nekad. Jo šī čūska ir atrodama Latvijā tikai dažās vietās, un arī tad viņas dzīvesveids ir diezgan slēpts. Kas šai čūskai ir tik neparasts? Nu, pirmkārt jau tas, ka gludenā čūska pārtiek praktiski tikai un vienīgi no ķirzakām. Tātad arī rāpuļiem. Kamēr, piemēram, zalktis labprāt ēd vardas un odzi pēles. Bet, gludenai čūskai, jā, tā barošanās vien jau ir īpaša. Kur visbiežāk šo čūsku var satikt? Gludenā čūska Latvijā dzīvo nedaudzās vietās. Tur, kur sastopas savus spriežu meži ar purvājiem. Viena no šādām vietām ir Ķemeru Nacionālais parks, arī Slīteres rezervātā viņi ir sastopama. Pārsvarā čūska uzturās slēptuvēs. Turklāt cilvēkiem, kas no čūskām baidās, jāsaka, ka ir absolūti nekaitīga gludenā čūska, jo zobi viņai ir mazi, cilvēkam iekost viņi praktiski nevar. Tādēļ nekādā gadījumā no šīs čūskas nebūtu jābaidās, un kur nu vēl Dievs pasarg, viņai jāmēģina kaut kas nodarīt pāri. Latvijas dendrologu biedrības šī gada simbols ir mežābele, kuru gan nevajadzētu jaukt. Bieži vien mēs to varam sajaukt ar mājas ābeles sēklaužiem, ko makšķernieki, sēņotāji, bieži vien mēs paši esam ar ābolu serdēm izmētājuši un pilnus mežus pieaudzējuši. Kāpēc mežābele? Vienkārši tāpēc, ka mežābele ir tas viens no tiem mistiskākajiem Latvijas kokiem. Brīžiem liekas, ka mums viņas bez maz vai nav, līdzīgi kā ar meža bumbieri, bet ir mums mežābele. Vēl mums mežābele ir, lai gan, kā jau teicu, daudz vietā ir paspējis sakrustoties ar mājas ābelēm un,
brīžiem ir tā grūti vairs izšķirt, kas ir kur. Katrā gadījumā nevajag domāt par to, ka, ja ābolīši ir mazi un skābi, tad tā ir mežābele. Mežābelei ir jābūt samērā kailām lapu apakšpusēm, nu, un tad jau jāskatās arī uz pašiem āboliem. Ar ko tad šis akmens ir tik īpašs? Akmens ir īpašs tāpēc, ka rudzīšu akmens ir saglabājies ļoti lielā gabalā, jo šo akmeni ledājam nav izdevies salauzt. Šis te akmens atrodas uz dienvidiem no Kuldīgas uz Laidu Snēpeles ceļa, tā kā īstenībā tur ir ļoti šaura šī te augstienes josliņa kāda 8–10 kilometri, un tieši tajā arī atrodas rudzīšu akmens. Kādus gadus apmēram 8 atpakaļ viņš parādījās kā zināms tautai. Mani tas interesē, es viņu aizbraucu, apskatījos, nofotografēju, es mērīju, kolēģi mērījuši, un mēs varētu viennozīmīgi teikt, ka šis akmens ir ierindojams starp Latvijas īpaši aizsargājumiem ģeoloģiskiem dabas pieminekļiem, tikai pagaidām viņš šādu oficiālu statusu ieguvis vēl nav. Šis akmens ir īpašs ne tikai to, ka viņš ir liels, bet arī ar to, ka viņam ir īpatnējs materiāls. Nu, ja vairums Latvijas dižakmeņu sastāvā apmēram no šitāda materiāla, protams, viņi mēdz būt apsūnojuši. Tas ir kaut kas granīta veida. Rudzīšu akmens sastāv no kaļķakmens, un viņā, ja mēs te paskatāmies, ir redzamas fosīlijas, tātad seno laiku dzīvnieciņi, no, kā mēs noskaidrojām, pēc fosīliju izskata un pēc fosīliju formas, ja, ka tas ir no silūra laika. Tas ir no tiem laikiem, kad Latvijas teritorija atradās aptuveni pie ekvatora. Jūras īglis šogad ir nonācis gada putnu godām. Par gada putnu jau vairākus gadus nebija izvēlēts priecīgais putns. Tas ir viens no iemesliem. Otrs ir tas, ka jūras īglis ligzdo mežos. Viņam ligzdas būvēšanai ir vajadzīgi veci koki. Un līdz ar to gada putnu akcijas palīdzību bija domāts pievērst uzmanību mežu izciršanas problēmām. Un vēl tāds interesants iemesls, kas gan gada putnam ir diezgan netipisks, ir tas, ka jūras īglis ir dabas aizsardzībā veiksmes stāsts. Jūras īgļu skaits Latvijā ir atkopies no nulles un šobrīd faktiski ir pietuvojies 100 pāri robežai.